ir pienākusi šī ceļojuma pēdējā sērija. Tad ir citi īpašnieki pārņēmuši, viņi nenormālo piķi iegāzuši ir. Arī visos masu mēdījos par šo lietu ziņoja. Iedomājies, kādas smiltis, ej, tak tu nost. Un izrādās, ka laikam nos nevar ietur, mēs gājām. Ir uzbūvēts akvārijas pāri peldēšanas zonai. Šis gan nebūs kalnu pacēlājs, kā tas bija Šveicē. Un ir augstākais dambis Austrijā. Tagad jūs stādaties priekšā, cik augsts ir dambis. Kā jums šķiet? Es uziešu uz šīs platformas. Man tepat ir labi. Lāgi, Dievs! Nekas te iepriecinošs, kalns var redzēt tikai šajā plakātā. Ir pienākusi arī nākamā diena, mūsu latviešu Jāņu diena, tikai Alpos. Ir pienākusi šī ceļojuma pēdējā sērija. Dodamies lēnā garā uz mājas pusi no Šveices uz Austriju. Austrijā dosimies uz jau mums ierasto kalnu pilsētiņu Badgasteinu. Ar Badgasteinu sanāca mums prikals, ja pareizāk sakot, man personīgi bukojot apartamentus. Meklēju, varētu teikt, tikai pa nakti palikšanai, jo tāpat visu dienu esam prom un atradu tajā laika posmā lētākos apartamentus, tādus kā Bergzeit. Tādus lāgā nebiju dzirdējis un redzējis šeit, un arī skatoties māju nebiju tādu redzējis. Bet, kā izrādās, to es jau secināju pirms ceļojuma, sazinoties ar mūsu paziņu vietējo iedzīvotāju Īritu, kura pateica, ka tie ir tie paši apartamenti, jau mūsu ierastie, kur mēs neskaitāms reizes esam palikuši. Un šī māja nomainījuši latviešu saimnieks pret Austrijas, un šeit ir veikta ļoti vērienīga rekonstrukcija, tāpēc arī pazīt nevarēja sākumā šo māju. Tātad mūsu apartamenti ir šādi. Ja pareizāk sakot, tas ir bijušais Bergners, ja kāds zina vai kāds ir bijis. Tagad šis nosaukums ir Bergzeit. Tātad ir citi īpašnieki pārņēmuši, viņi nenormālo piķi iegāzuši ir. Rekonstrukcijā, viss. Tā kā šie mūsu apartamenti ir uz 4 dienām. Esam jaunos apartamentos Badgasteinā. Nākam iekšā, mums pekels jau musēs ir jau. Tā, kas tam mums ir? Mums ir skapis. Tā, mums ir tualete. Tā, dušiņa. Tā, mums ir 2 istabas. Tātad viena istaba ir Elsona jau rekur okupējis jau. Šitāda te. Tā, te ir izeja uz balkonu, bet balkons apiet riņķī, ap stūri. Un šī ir otrā istaba. Otrā istabā televizors ir. Galdiņš ir tāds. Virtuve ļoti maziņa. Virtuve tāda, varētu teikt, vispār nekāda. Bet mikreni ir, cepeni ir. Jā, bet to balkons ir... Svaigi izremontēts. Jā, šie svaigi izremontēti apartamenti. Tātad, kas mums ir? Tieši šitik te skats ir uz kalnu. Tā, pagalms. Mēs šeit esam svinējuši Jāņus arī. Vairākas reizes. Tā, te arī skats. Jā, šos te visi mūsu apartamenti. Tas balkons ir 50 reizes lielāks nekā tur apmēram iekšpuse. Te var nākt ārā brokastot vai pusdienot. Un tur reku ir Sportgasteina. Sardela. Jā, te ir cieta. Tā kaut kā. Tā kā tādi mums tie apartamenti ir uz 4 dienām. Un tad jau laižam uz mājām. Nosvinēsim Jāņus šeit un maucam uz mājām. Tā. Esam jau mums ierastā vietā Badhofgasteinā. Tā mēs uzbraukt uz to Šlosalmu kalnu. Bet te mums atkal tas mistiskais Sahāras tūkstnesis. Nezinu, neesmu nekāds nepiekritējis, ne arī noliedzējis. Kāds to liezina, skatieties, viss pilnībā atkal, tā nav ne mīgla, tie nav mākoņi, nekas, tas viss ir tie saucamie tie putekļi vai kas viņi ir. Nezinu, uzbrauksim augšā, pastīsimies, bet viss, jā,
Pastīsimies, kas augšā notiekās, jo viņš viss tāds dzeltenīgs, tāds dzeltenīgi brūns tāds. Konkrēti. Arī visos masu mēdījos par šo lietu ziņoja. Šeit radara kartē pat varam redzēt, kā smiltis pa gaisu nāk uz Eiropu. Tā, mēs tagad esam iekāpuši vagoniņā, maucam augšām. Un tad rekur, mums ir pudeles rekur. Tamāra izlasīja, ko? Ka tas ir, ja nu gadījumā apstājās vagoniņš un ilgi jāgaida. Yes! Lai es nezinu, ko padzerties. Nu jā, vasarā. katrā vagoniņā rekšajās ir stāvot. Acīm redzot, te var notikties kaut kas. Visur var notikties. Jā, un tad tā dūmaka, ne dūmaka, tie smiltis, ne smiltis. Te visur ir. Nu, vecais vagons arī vēl palicis, vēl trosas palikuši. Tagad par cik uztaisīja, cik tikos 2 miljoni laikam ieguldīt tajā projektā visā. Un uztaisīja jauns tos te. Jo te bija tas vagons, kur sakā piekšā kaut kādi, ja nemaldos, 70 cilvēki, ar cik tur bija, mazka vairāk, 100 mazka bija. Un rauja augšā, bet tas ir 2 reiz lēnāks process nekā tagad, pa vienam šā te brauca. Jā, un paskaties augšā šitā te viss, tas ir viss tā, tie nav mākoņi. Nu tā, esam uzbraukuši augšā un jā, paskatieties. Tikpat kā mēs būtu mākoņos, bet īstenībā šodien ir, ja mēs skatāmies pēc mākoņiem, tad ir normāls laiks. Sakarīgs laiks ir vienkārši. Bet, nu nekur ir te visi tie saucamie, nu nezinu, kas viņš skaitās. Bet, nu, tas arī šodien. Vai ne? Sahāra būs tukša. Tā, un 2 gadus mēs neesam šeit bijuši, un tad rekur kaut kādas atrakcijas te ir. Pa 2 eiro var nopirkt bumbiņu. Nu, tas paliek tev kā atmiņā pēc tam. Un tev var tāda atrakcija. Laiž pa teieni. O, zvaniņš. Brum, brum. Skrien pakaļ. Oi, cik tālu. Tur tas pirmais reku beidzās. Un reku sīkais jau laiž jau vienu bumbiņu jau. Nu, tas tāds bērniem tādi izklaidīt. Pa 2 eiro izklaidīt. Reiktos būs pa zvaniņu. Kā var redzēt, tad kalnā augšā ir speciāli uztaisīts, lai ģimenēm ar bērniem būtu interesanti. Un tā tik tiešām arī ir. Mums gan Elsona palika apartamentos, jo kā jau tīņi besās un tā tālāk. Domājam, nespiedīsim arī šajā reizē. Kā nekā jau kopš 7 mēnešu vecumu, to tik vien ir darījusi Elisone, kā bijusi mums līdzi kalnos katru gadu. Un tātad mēs atrodamies 2007 metru augstumā. Tad visādi saktiem bērniem tad pilns ir izdomāts. Un te ir bērniem. Liek tā bumbiņā un iekšā. Oi, te es ar kameru vienā rokā un dronu otrā rokā nojaukšos. Nu, bērniņi, pastaigā. Tā. Un izrādās, tā laikam mēs nevar iet, kur mēs gājām. Mums, ka 2 gadu atpakaļ jau tas pats bija. Tur bija. Bet nezinu, tur, ko viņi tur. Es. Jā, un te arī ir klints kāpšana, bet te droši vien instruktoru vajag, visu ekipējumu vajag. Un Tamārai nevajagot, viņi tagad tuvāk močīšot augšā.
neatņemama sastāvdaļa jau kopš 3 gadu vecuma Elisonai termālai baseini. Tie, kas seko līdz maniem YouTube video, tie sen jau to zina. Baigi neizplūdīsim ar baseinu video, jo to jau neskaitāms reizes esmu rādījis iepriekš gadu video. Bet teikšu tikai vienu. Šīs alpenterme baseins uz mūsu viesošanās laiku piedzīvoja diezgan palielas pārvērtības. Un jau uz šī video iznākšanas laikā projekts ir pabeigts. Ir uzbūvēts akvārijas pāri peldēšanas zonai, un ik katrs tagad var peldēt cauri un vērot okeāna zīves. Šis gan ir kaut kas iespaidīgi. Ok, uz filmēšanas laiku mums šis vēl nebija, tādēļ izbaudām baseinu šā vai tā. Jā. Tā, un šitie droši vien vēsturiski skati, jo šeit notiekās tā rekonstrukcija saucamā. Un tad te būs kaut kāds, būs apkārt, būs stikls, tur būs zivs peldēs laikam. Es nezinu, kur viņš būs, vai šeit te būs, es nezinu. Bet šitie vēsturiski skati. Un tātad augšā, protams, tur ir restorāns, tur var paēst, un šitiem te pulksteņiem noskanē. Un pēc tam ejot ārā, tev noskanējās arī cena, un cik tu esi paēdis. Un tāds ir tas viss, tas prikaliņš. Tā, un tikko kā nolīja lietus, skatieties, kāda man mašīna ir. Iedomājies, kādas smiltis. Ej, tak tu nost. Normāli. Vienkārši reāls smiltis. Forši. Jā, ot tev Sahāra, vai kas tas ir, kas to lai zina? Tā mēs esam viesnīcā. Šitā tiek apzīmēt katru numuriņu. Un šādi ir uz durvīm kodi. Tu mēs iekšā netiec. Jānospiež ir katram savs kods. Un atteicās rekoļā. Tādu vēl nebija redzējis. Baigie brīnumi. Un reku katram savs ir cipariņš, bet arī nosaukums ir istabiņā. Nu, numuriņiem. Te nav nekas. Te reku arī savādāks nosaukums. Te arī savādāks nosaukums. Fullseks. Briežu vārdi. Tādiem briežu tēmām. Nezinu. Tur bija arī, kur tur tāds briežu tāds forma. Un tad nākot iekšā arī te visādi uzrakstiņi. Zoņķiks var paņemt. Nu, kaut kāds tā. Lietusargs. Jā, un ārā arī. Nu, tas ir tā, ja jūs iekšā gribat nākt arī mūsdienīgi. Vairāk nevajag atslēgas, duru kods. Uzspiež, gzz, atturās vaļā un viss. Kaut kā tā. Izbesījusies no Šveices rekordiem iepriekšējās sērijās, solījām jums parādīt arī vienu no Austrijas rekordiem. Šis gan nebūs kalnu pacēlājs, kā tas bija Šveicē, bet gan augstākais mākslīgi izveidotais ūdens dambis Austrijā ar uz ārpusi izvirzītu skatu platformu. Un zem kājām, protams, aiza. Kā jums šķiet? Es uziešu uz šīs platformas? Nu labi, ok, pagaid, stop. Sākumā mums līdz tam ir jānokļūst.
Atrodamies šeit Badgasteinā, un mūsu nākamais apskats objekts atrodas šeit, pāri kalnam. Lai līdz tam mēs nokļūtu, ir jābrauc šāds līkums apkārt kalniem. Par laimi ir viena cita iespēja, kā ātrāk nokļūt. Mums jau ir ierastais kalnu vilciens, kas izvedīs cauri tunelim mūsu mašīnu. Nu tā, esam virsū mūsu Sahāras sūšķi atstājam vilcienā un laižam paši uz vagonu turpatās. Tas vilciens biļete maksā 20 eiro un 40 centi. Tā, un šeit vilcienai paredzēts ar speciāli riteņi. Nu, par cik te baiga riteņiem aizraujās, kur riteņus var nolikt. Speciāli vesels vagons, tikai vienīgi riteņus varētu nolikt. Govs piesi. Un tā esam izbraukuši cauri šitam kalnam, tad Badgasteina palika otrā pusē tur. Un laižam uz mašīnu, tad braucam tālāk uz mūsu galamērķi. Šitais foršs laiciņš, pastāv, Badgasteinā viss bija, ka kalnos tā specifika. Tu var izbraukt cauri kalnam un tev pavisam savādāks laiks ir. Tagad arī Badgasteinā bija viss apmācies, pastāv, šeit ir saulīt spīd, nu apmākoni šim maziņu. Tad tagad par šo ceļu sanāk arī apkārt kalnam doties mums uz nākamo mūsu apskats objektu. Un izrādās, ka ne tikai Latvijā ir sava malta, bet arī Austrijā ir sava malta. Vēl salīdzinoši lejā nāks samaksāt par iebraukšanu 24 eiro. Tā droši vien ir tā ceļu serpentīnu nodeva. Kā nekā tie serpentīni ir arī jāuztur gan ziemā, gan vasarā. Un nu var sākties pacelšanās uz gandrīz vai 2000 metriem virs jūras līmeņa. Aiziet! Tā, un tagad tajā, pat nezinu, mēs kādā pusē tikai esam tiem serpentīniem. Un izrādās te ir kaut kāda vienvirziena kustība tikai. Jāgaida arī Luksforā 20 minūtes jāgaida zaļā gaisma. Mums jābrauc tur augšā, kaut kur tur pa tiem vispār tur vājprātā. Labi, gaidam. Mūsu netīrais sušķīts Sahārs. Kolnbraina dambis atrodas 1902 metri virs jūras līmeņa, un pats dambis ir 200 metrus augsts un ir augstākais dambis Austrijā. Dambis tika uzcelts, jeb nodots eksploatācijā 1979. gadā, un patreiz pilnvērtīgi darbojās kā elektrības enerģijas iegūs avots. Esam tajā trakiem serpentīniem uzbraucām, nu baigi iespējīgi īstenībā tie serpentīni. Un nolikām mūsu netīrelīti pie šitā te brīnuma. Normā Ferrari tāds. Afigieķi. Nu, baigais čuda. Un motors kā aizmugurē. Tā par to visu to sistēmu, kā noteikās tā elektrības enerģijas ražošana, viss tā. Tātad šeit augšā ir dambis. Iekšā kalnā ir iestrādātas trubas. Un apakšā ir turbīne. Tas jau lejā kalnā jau. Un tad reku viņi, kā saka, jau tur moc tālāk, nezinu, te vēl kaut kādu ūdenskrātuvi. Tās sistēmas te notiekās. Tā, un te ir laikam tās kalnu sistēma, kāda izskatās. Mēs esam reku šeit. Tā, to dambi iespaidīgumu, droši vien tagad varēs redzēt tos 200 metrus. Šis dambis diezgan jauns ir īstenībā. Un, jā, wow, paskatieties. Iespaidīgi. Kā vienu no salīdzinājumiem, lai jūs saprastu, cik tomēr augsts ir dambis, tad likšu jums priekšā sev tuvāko kalnu, jeb Zilo kalnu Latvijā. Tagad jūs stādaties priekšā, cik augsts ir dambis. Un te ir, kā es jau teicu, kalnam pa malu iet trubas, iekšā kalnā ūdens un apakšā ir uz turbīnām aiziet. Tātad reku šitien te. Te vēl viens aiziet lejā, jā. Tātad šitien te iekšā kalnā iet trubas, kaut kur tur aiziet pa kalnu tur un pēc tam lejā aiziet.
Tā, un te ir tā mēle. Nu, nezinu, vai manas dāmas uzies vai neuzies, bet šeit ir atkal caura grīda. Tātad, ja ir 200 metri augsts, tad 200 metri, reku jau sākās. Ej, nost, re. Tur jau ir apakšē jau. Tas ir labais. Ej, apakšā pasties, ja? Mēs ejam ārā uz mēles. Iedomājies, tā mēle vienkārši apakšā, te nekā nav. Ej, nos labs. Āda prāts. Tas ir kaut kas. Nu, kamerā droši vien kā to neredz. Bet nu jā. Wow. Ko tik neizdomā? Man te pat ir labi. Lāga, Dievs. Te jau rek iznāk ārā jau. Te ķip var sēdēt, jā? Jā. Sēdēt uz šitādiem caurumiem. Jā. Tomēr saņemsies tomēr. Laikam par to tur, to tramvaju, ne, to gaisu, to vilcienu, laikam briesmīgāks vairs nekas. Vai ne? Pagaidām es redzu tikai kokus. Varbūt nav tik briesmīgi šeit. Nav tik briesmīgi? Iedomājies, un šito Tamāra saka, ka nav tik briesmīgi šeit. Es biju tajā šitā cēli, mani vilka augšā ar vaļēju jumtu. Un Tamāra saka, ka tagad esot normāli, it's ok. Reku dambis. Iedomājies, tās ir dambis. Jo. Un te tāda mēle ir ārā. Jā, un te šeit ir tas otrā pusē tas ūdens. Bet arī tāds līmenis ir, iedomājieties, cik viņš augstu bijis. Ej, tu nost. Tagad viņš ir nolaists. Nu, tagad visi nofočējās. Tukša mēle, varētu teikt. Šitie arī visu laiku fočējās. Tagad bābas kaut kādas nato. Tamāra saka, te kaut kādas bābas. Trakāk nekā bābas fočējās. Bet, visu laiku fočē. Čik visu laiku. Kur jūs pēc tam tās bildes liekat cilvēki? Nofočēja tās 3 bildes un viss. Tad pat tevi vispār nerunās. Jā. Bet Tamāra to ir izdarījusi. Viņa ir uzkāpusi augšā. Tas ir kaut kas... Pēc tā štrunta. Nekas man pagaidām nepārstāv. Kā to gumiju lieks? Ir to vērts atbraukt īstenībā, jo... tas ir to vērts. Šeit ir notiekoties kaut kāds gumijas liekšanas, tur ar ceļamkrānu uzceļot augšā, un pats lielākais ir kaut kāds Austrijā, tur tas kritiens. Iespējīgi. Reku šitie te cilvēki, kas ir 2 gabali, tēvs un dēls laikam. Viņi jau, es nezinu, 20 minūtes jau fočējās jau. Viens otru fočē visu laiku. Es nezinu, kur viņi tās bildes liks pēc tam. Tamār saka, pusstundu jau viņi fočējās. Visu laiku fočējās. Tā, ir pagājuši vēl 10 minūtes, jā. Viņi vēl fočējās, paskatieties, re. Un šeit, pieņemsim, arī visādas takas ir visādas. Rektori, piemēram, noiet lejā. Redziet, šis te viss tik, var aiziet lejā. Es nezinu, kuriem tur aiziet, bet dušiem kaut kāds takas ir visādas. Un te jau arī dušiem, ka darīt, ko ir tur augšu. Arī kaut kāds ceļš aiziet, tikai es nezinu, kas tās pa ceļu tur. Un te visur kaut kā, te pa tā malām arī te ceļi iet. Tā, un tu visur no kalniem tek. Kūst ūdens, kūst ledus. Un satek iekšā rekur. Tāpēc tā krāsa ir tāda ūdeni, tāpēc visas ir ledus ūdens. Tāda tīrkīs, zila krāsa. Zila gan zaļa. Un te tuneļos rekur iekšā brauc autobusi. Protams, ka viņi baigi prātīgi brauc, jo viņiem tur tā vien ir kā līdz augšai. Rekur, pasiesim, prātīgi brauc. Labi, tā augšu it kā vēl diezgan daudz ir, bet tur iekšā vietums ir tā, ka diezgan šaurs. Tur
tāpēc viņi lēnām brauc. Un kaut kur mums tur lejā jābrauc vispār. Oi, baigi lejā jābrauc. Vai kitie autobusi tie tur? Ai, pagaid. Knapi lēnām brauc. Normāli. Tagad pat to apli reku jābrauc ir. Jā, serpentīns maziņš, te pat tās tunels ir uztaisīts. Ka autobus tāds lēnām. Jā, izskatās, ka diezgan placi, bet īstenībā, tur tā ir kā ir. Tagad skatāmies, reku mums spīd saulīt. Labi, arī kāda mākonīši ir. Mums jābrauc atkal ar vilcieni apakaļ. Un reku tur cauri. Man izskatās, ka Badgasteinā tagad līst lietus. Paskatīsimies tūņās, kas tur notiekās, jo mēdz mākoņi aizķerties aiz kalna un tur ir viss slikti. Un šodien paredzēts ir tie saulgriežu svētki, jeb ugunskura kalnos. Diemžēl, bet laikam viņi izpaliks, jo lietas būs. Bet cerams, ja vēl kaut kas mainīsies no laika apstākļiem. Tā, esam izbraukuši, kāds laiciņš ir otrā pusē kalnam. Tātad visi mākoņi ir sastājušies, mums kaut kas atkal pil, un rekur kalnos arī mākoņi. Tā kā iespējams, ka neredzēsim tos ugunskurs kalnos, bet cerams, ka redzēsim. Ejam, skatāmies. Parasti saulgriežu svētki iekrīt plus mīnus ap mūsu zināmajiem Jāņu svētkiem, un tāpēc dažkārt sanāk savienot svinības Jāņus Austrijā ar viņu saulgriežu svētkiem, kas ir ievērības cienīgi ar to, ka kalnos parasti dedzina lielus un daudz ugunskurs. Skats ir tiešām ļoti iespaidīgs. Laižot dronu šodienā, tālumā redzējām, ka jau dedzina ugunskurs, bet, diemžēl, šie bija tikai puskalnā. Un viss lielais šovs, protams, ka notiek virsotnēs. Šogad jau ar bažām skatījāmies laikas ziņas, jeb, ja lietus nelija, tas bija pozitīvākais, bet pašas kalna virsotnes bija mākoņos tītas, un līdz ar to lāgā jēgas nav braukt kalnā skatīties ugunskurs, jo neko tāpat neredzēs, viss būs balts. Bet cerība mums tomēr bija, ka varbūt tomēr. Tur mums nāca talkā vietējais iedzīvotājs, jau Austrijas pilsonis Artis, kas arī laicīgi uzbrauca vietējā kalnā, lai konstatētu faktu, vai ir vērts braukt mums arī, jo kā nekā pacēlē biļeti tomēr maksā uz 3,80 eiro. Nepagāja ne brīdis, ka varējām saņemt netik iepriecinošu ziņu no Arta. Nekas te iepriecinoši, ja kalns var redzēt tikai šitajā plakātā. Tālāk ir paceļ vēl augstāk, jā, tad ir žoks, tur ir tas slavenais tiltiņš un redzamība absolūtākā nulle. Tepat kalnā augšā, teiksim, es redzu, tur bišķi tālumā kāpi cilvēki, tur, kur būs, tur jābūt tiem ugunskuriem, tālāk ir, kur mums ir krusts kaut kāds miglātīts, bet tas viss apmēram izstās šādi. Man pat cik tas nemaksā vispār neko. Es tā tīri interesi pēc uzbraucu, paklausīsies saucamos blēzerus, pūtējus, bet tas laikam arī viss. Te ir kaut kur tas līmenis, jā. Pie 2 tur augšā, kur 200 migla, te kaut kur pie 2 viņi beidzās, un tad apmēram šitā izstās uz leju uz miestu, tur tas mākonīts kaut kur iestrēdzis ir pie 2000 metru lejā, kur viss skaidrs, viss super, tūlīt zirgi būs un viss pārējais. Paldies, protams, Ārtim par izzināšanu. Neko, jēgas braukt augšā nebija, jo tāpat neko neredzēsim mākoņos. Palidinājāt dronu un paskatījāmies vismaz puskalnu dedzinātos ugunskurs un naksnīgo Gasteinas ielai un pašu, protams, ka kalnu pilsētiņu Badgasteinu.
pienākusi arī nākamā diena, mūsu latviešu Jāņu diena, tikai Alpos. Nosvinam to kopā ar mūsu latviešu draugiem. Paldies Iritai un Uldim par jau daudzu gadu uzņemšanu Jāņos. Nu ko, arī šī ceļojuma mūsu kalnu pacēlēju rekordu sērijas ir noslēgušās. Cerams, ka izbaudījāt visas šīs sērijas tikpat traki kā Tamāra. Tas bija traki. Tiem, kas vēl visas sērijas ekstrēmās nav redzējuši, droši patina atpakaļ mani YouTube listē un obligāti noskaties. Jo, ja es saku, ka tas bija to vērts, tad arī video ir iespaidīgi. Paldies, ka rekomendē un pārsūt mans video arī citiem. Lapsi, tiekamies kādā atkal trakā nākamā ceļojumā un kas zina, kurā pasaules malā. Bet es neko neesmu jums teicis. Ja nu kas. Davai, čau!